Pirms 5 gadiem Augšdaugavas novadā īstenots unikāls projekts, izveidojot pirmo mobilo brigādi Latgalē, lai sniegtu palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem. Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta senioru sociālā iekļaušana ietvaros tika iegādāts specializēts transports un izveidota mobilā brigāde, kas bāzējas daudzfunkcionālajā centrā Skrudaliena un ikdienu dodas apciemot vientuļos sirmgalvjus visā novadā. Mobilās brigādes pakalpojumam novadā pašlaik pieteikušās 75 personas. Ikdienu brigāde dodas uz 3 vai 4 adresēm. Katram klientam tiek veltītas vismaz 3 stundas. Darbs nav viegls, bieži vien jārēķinās ar antisanitāriem apstākļiem. Daži klienti paši nespēja pārvietoties. Katram savs raksturs un noskaņojums. Ļoti labi izveidota pati komanda, kura sniedz šo pakalpojumu. Un šobrīd mēs cenšamies aptvert visu novadu, kaut arī tas ir ļoti smagi, jo pārbraucieni diezgan lieli. Un dažreiz tie ceļi nav īpaši labi, kas ir domāti šai darbnīcai, šai mašīnai, bet tomēr komanda tiek galā. Skatoties uz tiem klientiem, kas mums piesaka šo pakalpojumu, mēs vienkārši esam priecīgi par to, ka mēs varam sniegt šo pakalpojumu vientuļām personām, kurām nav bērnu, kurām ir kustību traucējumi, kurām ir kaut kādi garīga rakstura traucējumi un kuri nekad nepiekritīs būt pakalpojumā aprūpas iestādē. Tāpēc mēs tos sniedzam uz vietas. Višķu pagasta iedzīvotāja Irēna Nainiša kalendārā rūpīgi atzīmē datumu, kad mobilā brigāde viņu apciemojusi un jau izskaitļo, kad gaidīt nākamo vizīti. Irēnas kundze pārdzīvojusi jau 2 vīrus, bērnu nav, visu dzīvi nostrādājusi lauku darbos dažādās saimniecībās. Drīz sagaidīs 85. dzimšanas dienu. Pati jūtas gana ņipra, nereizi dzīvē neesot bijusi slimnīcā. Visu dzīvi braukusi ar velosipēdu, bet pirms 2 gadiem ģimenes ārsts aizliedzis. Tomēr sirmgalva mājās naskimina velotrenažiera pedāļus. Pirms tam gan nomēra asinsspiedienu, vai nav par augsts šādam treniņam. Daudz dzīvokļu mājā apdzīvoti ir tikai 2 dzīvokļi. Ar vienīgo kaimiņieni sarunas nevedas. Tāpēc sirmgalva gaida ciemiņus, lai varētu parunāties. Viņas mājoklī ir vēsi, bet valda kārtība. Vienīgi nomazgāties augstajā gadalaikā pati nevar, tāpēc gaida ciemos mobilo brigādi. Tikai aiz vientulības sirmgalve aizdomājas par iespēju doties uz pansionātu. Par ziemu man ļoti augsti. Augšā nedzīvo, aiz sienas nedzīvo, apakšā pagrabs. Uz visas pusmājas es viena pati. Kur var iesildīt? Man vairāk par 15–16 grādu augstumā nebija. Arī tā, ka ceļos bija 8–9. Zem 2 dekiem gulēju. Jā. Bišķi teju tikai pagatavojās, krosni īkalu, atkal zem dekiem gultā. Jā, šeit tikai mazgājošo. Nē, tad vēlāk vasarā var jau nomazgāties, jau silts jau. Es varētu, es neesmu tik kritūša, kā teikt. Varētu strādāt, bet istaba augsta. Ziemā tik augsta istaba, kur tu nosevilksies pliksi, kur tu var nomazgāties. Veselu mēnesi vajag gaidīt, kamēr meitenes atbrauc. Jā. Specializētais transporta līdzeklis aprīkots ar pacēlāju, lai var viegli iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem. Iekšā ir silti, pieejama dušas kabīne, kur darbiniece klientu apmazgā. Podoloģijas krēslā klientam tiek apstrādātas pēdas un nogriezti nagi. Pēc nepieciešamības var nogriezt matus. Medicīniskais aprīkojums ļauj izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni un svaru. Tepat automašīnā var izmazgāt klienta veļu. Kamēr klients vannojas, mobilās brigādes darbinieki palīdz atnest malku, ūdeni no akas, uzkopj istabas vai veic citus ikdienas darbus. Ja nepieciešams, mobilā brigāde no veikala atved produktus un medikamentus, sarunā ārsta vizīti. Uz nākotni tā ļoti būtu lielākā vēlme iegādāties tādu otru mašīnu, lai mēs varētu aptvert īsākā periodā un ciemoties biežāk pie šiem klientiem
Un arī katru reizi, tad, kad atbrauc komanda uz šo pakalpojumu, viens no tādiem īpatnējiem veidiem ir dzīves stāsta klausīšana. Jo klientiem gribās ļoti aprunāties, un tas ir pilnīgi piederīgs pie sociālā darba lietas, un mūsu komanda gatavi uz to iet, un to arī dara. Lai saņemtu šo pakalpojumu, klientam jāvēršas pie sava pagasta sociālā darbinieka vai arī pašvaldības sociālajā dienestā.